Sveiki! Vai novecošanās ir neizbēgams dabas likums, kam mēs visi esam pakļauti? Vai arī tas ir process, ko mēs paši varam pamatīgi ietekmēt ar to, ko katru dienu liekam savā šķīvī? Šodien mums priekšā ir viens ļoti koncentrēts materiāls, nav garš, bet ideju tur netrūkst, un tas nāk klāj ar diezgan, teiksim tā, provokatīvu teoriju par pārtikas lomu. Mēģināsim šodien izlubot to būtiskāko, kas tad ir tie saucamie bojātie olbaltumi un kādi praktiski soļi tiek piedāvāti, lai saglabātu to jaunību. Labi, ķersimies klāt. Jā, un svarīgi uzreiz pateikt, ka šis avots piedāvā ļoti specifisku skatījumu caur tādu vienu bioķīmisko logu, jo zinātnē jau novecošanās ir ārkārtīgi komplekss process. Tur ir ģenētika, stress, viss pārējais, bet šis materiāls fokusējās uz vienu konkrētu puzles gabaliņu un būs interesanti izsekot tai argumentu ķēdei no problēmas līdz risinājumam. Labi, sāksim ar to problēmas kodolu. Tātad galvenais apgalvojums ir, ka novecošanās iemesls ir bojāto olbaltumvielu uzkrāšanās. Tās sauc par galīgajiem glikācijas produktiem, saīsināti GGP. Pirmoreiz dzirdot, tas izklausās pēc kaut kā no ķīmijas stundām. Patiesībā tas process ir daudz ikdienišķāks, un te ir tas interesantākais, kā tie GGP vispār rodas. Avots norāda uz ļoti specifisku kombināciju, un tas notiek gatavošanas laikā. Ārpus mūsu ķermeņa tātad. Tieši tā. Tā ir olbaltumviela vai tauku karsēšana augstā temperatūrā kopā ar cukuru. Principā tā ir tā pati Maillers reakcija, kas dod to brūno garoziņu. Pagaidi, tā, ko mēs visi pazīstam. Frīkartupeļiem, maizei, ceptei gaļai. Jā, tieši tā. Tā gardā, aromātiskā garoziņa. Cukuru molekula augstā temperatūrā vienkārši saķep ar olbaltumvielu un veido jaunu, ļoti noturīgu savienojumu. Un saskaņā ar šo avotu tieši šie savienojumi nonākot organismā sāk radīt problēmas. Paga, tas apgriež visu. Pilnīgi kājām gaisā. Tā kraukšķīgā vistas ādiņa vai karamelizēti sīpoli, pat steiks uz grila. Tās ir pēc šīs teorijas GGP ražotnes. Avotā pieminēta ātrā ēdināšana, saldējums, čipsi. Tagad es saprotu, kāpēc. Piemēram, glazēti vistas spārniņi. Olbaltums, salda mērce, karsts grils, precīzs strāpījums. Tieši tā. Avots uzsver, ka mēs šīs vielas lielākoties uzņemam ar pārtiku, un tās sāk uzkrāties ādā, asinsvados, locītavās. Iedomājies, ka šīs molekulas ir kā tādas mazas, lipīgas, kā cementa daļiņas. Tās sašuj kopā elastīgās šķiedras, piemēram, kolaģēnu, un audi zaudē elastību, kļūst stīvi. Un no tā tad arī rodas grumpas, stīvas locītavas. Jā, tas ir avota centrālais arguments, ka tas ir pamatā daudzām novecošanās pazīmēm. Tiek nostādīta ļoti skaidra dilemma – garšas bauda pret ilgtermiņa sekām. Labi, tas izklausās diezgan drūmi. Tagad es ar šausmām sāku domāt par pēdējām vakariņām. Liekas, ka tie GGP ir pilnīgi visur. Bet pieņemu, ka avots ne tikai bieda, ir arī kāda izeja. Kāds rīcības plāns? Jā, protams, materiāls ir ļoti strukturēts, pēc problēmas seko risinājumi. Un tiek piedāvāts tāds 5 punktu plāns. Un kāds ir pirmais? Pirmais ir ļoti tiešs un loģisks. Izslēgt no uztura ogļhidrātus, kas tiek intensīvi karsēti kopā ar olbaltumvielām vai taukiem. Tātad, frīkartupeļiem, čipsiem, grauzdiņiem? Jā, un otrais ieteikums ir vēl fundamentālāks – atteikties no cukura vispār. Avotā ir lietota tāda ļoti spēcīga metafora. Kāda? Cukurs esot kā rūsa, kas oksidē šūnas. Tas uzreiz rada tādu tēlu par iekšēju bojāšanos, vai ne? Jā, ļoti vizuāli. Bet vai tik kategoriska pieeja? Izslēgt veselas pārtikas grupas nav pārāk radikāli. Daudzi taču runā par sabalansētu uzturu, kur ir vietā arī pilngraudu produktiem, kas ir ogļhidrāti. Tas ir ļoti labs jautājums. Un jā, šī avota pieeja ir ļoti kategoriska. Tā fokusējās tikai un vienīgi uz GDVP veidošanās pārtraukšanu. Loģika ir vienkārša. Ja cukurs ir galvenais izēja materiāls, tad tā izslēgšana ir visefektīvākais solis. No šī skatu punkta nav lielas atšķirības starp cukuru konfektē un cukuru, kas rodas sašķiļot maizi. Bet, protams, plašākā uzturzinātnes kontekstā ir nianses. Šīs avots tās neapskata. Tas ir ļoti mērķtiecīgs. Skaidrs. Tātad pirmie 2 soļi ir ne cukuram un karsētiem ogļhidrātiem. Kas ir 3. punkts?
Un te man šķiet sākas pārsteigumi. Avots iesaka aktīvi lietot veselīgos taukus. Konkrēti minēti olu dzeltenumi, sviests, traknas zivis. Pagaidi, sviests. Tas taču ir pilnīgi pretēji tam, ko mums gadiem ilgi ir stāstījuši. Nu, lūk, te parādās tā uztura filozofija, kas pēdējos gados kļūst arvien populārāka. Tā, kas pārskata vecos uzskatus par taukiem. Šeit fokus nav uz daudzumu, bet gan uz kvalitāti. Uz dabīgiem nepārstrādātiem taukiem. Tieši tā. Avota loģika ir šāda. Ja mēs izņemam ogļhidrātus, kas ir primārā degviela, vajag citu enerģijas avotu, un šajā modelītī ir kvalitatīvi tauki. Olas, sviests, avokādo, zivis – tie visi ir produkti, kas ir minimāli apstrādāti un kas galvenais nesatur to bīstamo cukra un tauku kombināciju. Labi, tātad pirmie 3 punkti ir par to, ko ēdam un ko neēdam, bet nākamie 2 šķiet ir vērsti uz to, kas notiek mūsu ķermeņa iekšienē. 4. punkts – rūpēties par aknu veselību, un 5. kas izklausās ļoti zinātniski – aktivizēt autofāģiju. Tas izklausās pēc kaut kā, ko var izdarīt, nospiežot slepenu pogu. Vai avots paskaidro, kā to reāli var izdarīt? Jā, paskaidro. Un tas ir viens no interesantākajiem aspektiem. Autofāģija burtiski nozīmē pašēšana. Tas ir pilnīgi dabisks process. Mūsu šūnas pašas atrod savas vecās, bojātās daļas, ieskaitot tos pašus GGP, bojātos olbaltumus. Un ko tās ar tām dara? Sašķeļ un pārstrādā, pārvērš jaunās noderīgās būdaļās. Tas ir fundamentāls ķermeņa pašatīrīšanās un remontu mehānisms. Principā tāds iekšējais recyclings. Un kā to aktivizēt? Atbilde ir pārsteidzoši vienkārša – badošanās. Periodiska atturēšanās no ēšanas, piemēram, intervāla badošanās, ir viens no spēcīgākajiem autofāģijas stimuliem. Tātad, kad mēs neēdam, ķermenis sāk ēst savus atkritumus un pārvērst tos par kaut ko noderīgu. Tā ir diezgan spēcīga doma, un kā tas saistās ar aknu veselību? Tā ir tāda divvirziena stratēģija. Autofāģija ir tīrīšana šūnu līmenī. Savukārt aknas ir mūsu organisma galvenā detoksikācijas stacija. Avots uzsver, ka ir svarīgi ne tikai samazināt jaunu GBP pieplūdumu no ārpuses, bet arī nodrošināt, ka galvenā attīrīšanas iekārta strādā ar pilnu jaudu. Mazāk piesārņojumu un efektīvāk tīrāmies. Tieši tā, sinerģija. Un te šķiet visi 5 punkti beidzot savienojas vienā lielā bildē, jo, ja saliekam kopā šos ieteikumus, attiekšanās no cukura, veselībīgi tauki, badošanās, tas viss izklausās pēc ļoti konkrētas uztura sistēmas. Precīzi. Avots noslēgumā apgalvo, ka visi šie 5 līdzekļi apvienojas sistēmā, ko tas dēvē par veselais keto. Un tur parādās arī reģistrētās preču zīmes simbols. Tā nav tikai ideja, bet gan konkrēta programma ar savu zīdkolu. Uz stata punkta ļoti loģiski. Zem ogļhidrātu augstu tauku diēta, jeb keto, risina pirmos 3 punktus. Un intervāla badošanās, ko bieži praktizē kopā ar keto, ir tieši ceļš uz 5. punktu – autofāgiju. Viss tiek pasniegts kā tāda integrēta, visaptveroša sistēma. Tātad materiāls no teorētiskas problēmas ir nonācis līdz ļoti konkrēta produkta piedāvājumam, un cik saprotu, tas ar to nebeidzās. Nē, tas kļūst vēl praktiskāks. Tiek norādīts, ka pāreju šo sistēmu var atvieglot speciāls apmācību kurs. Un noslēgumā ir pavisam konkrēts aicinājums sekot profilam un saitēm. Tas ir tāds klasisks modelis. Jā, ļoti izplatīts veselības jomā. Sākumā identificē problēmu, kas uzrunā daudzus, priekšlaicīga novecošanās. Tad piedāvās skaidru, it kā zinātniski pamatotu risinājumu, un beigās cilvēkam, kurš tagad ir ieinteresēts un varbūt nedaudz satraukts, piedāvā konkrētu vadītu ceļu, lai šo risinājumu ieviestu dzīvē. Analizējot šo, roda sajūta, ka tas ir ļoti pārliecinoši uzbūvēts stāsts. Ko no šī visa varam paņemt līdzi? Man šķiet, galvenā doma ir ne tik daudz par konkrētu diētu, cik par apziņu, ka tas, kā mēs gatavojam, var būt tikpat svarīgi kā tas, ko mēs ēdam. Tā ideja, ka kombinācija cukurs plus karstums rada vielas, kas ietekmē mūsu novecošanās ātrumu, ir patieši aizraujoša. Es tam piekrītu. Pat ja nepieņemam visu sistēmu kā vienīgo patiesību, šis avots liek mums kritiski paskatīties uz saviem gatavošanas paradumiem. Tas ir atgādinājums, ka mūsu virtuvē ir arī ķīmijas laboratorija, un dažām reakcijām var būt ilgtermiņa sekas. Šī konkrētā pieeja piedāvā savu 5 soļu plānu un iepako to veselais keto sistēmā. Un tas atstāja mūs ar viņu pēdējo jautājumu pārdomām.
Jā, un tas ir jautājums, kas sniedzas pāri šī avota robežām, ja šie galīgie glikācijas produkti, kas rodas vienkāršā cepšanas procesā, var tik būtiski ietekmēt mūsu organismu, kādi vēl apslēpti stāsti slēpjas tajos ikdienas virtuves procesos, kuriem mēs nekad neesam pievērsuši uzmanību. Varbūt tā zeltaini brūnā picas garoziņa patiešām slēp daudz sarežģītāku bioķīmisko stāstu, nekā mēs iedomājamies, un ko tas nozīmē mūsu izvēlēm nākotnē.